Skaties, manā priekšā ir jaunais DJI Osmo Mobile stabilizators 8P. Uztaisim tādu pavisam nelielu apskatiņu. Parādīšu, kas tad šim ir jauns. Skaties, noņemams ekrāniņš. Tu varēsi vadīt savu telefonu attālināti un arī ekrānā redzēt notiekošo. Filmēt var gan vertikāli, gan arī horizontāli. Vajadzības gadījumā, ja gribēs labāku kvalitāti, varēs apgriezt riņķī kameru un filmēt sevi uz main kameru. Šim modelītim papildus vēl nāk tāda atsevišķa kameriņa ar gaismiņu un iebūvēts lidārs, kurš skanē objektus un tu vari iezīmēt objektu. Un tev filmēšana būs pavisam vienkārši, jo telefons sekos objektam, vai tas ir cilvēks, vai automašīna, vai kāds cits objekts. Viena forša feature, kas ir šitam te jaunajam, pasties kā saliekās kājiņas. Neko nevajag ne skrūvēt, ne ņemt nost, ne likt klāt. Vienkārši paņem un darbojas. Mani klients paaicināja nofilmēt vienu ļoti interesantu tikko pabeigtu māju. Tātad tas ir nekustamais īpašums, kur man bija jāsfilmē gan no āras, gan no iekšas. Sāku es ar iekšu, un telpas bija tiešām daudz, un to visu reels formātā vajadzēja parādīt kvalitatīvi. Šoreiz devos filmēt ar telefonu, nevis ar kameru, lai tas ir ātri, un klients uzreiz var dabūt arī visus safilmētos materiālus. Skaties, paņemam kā piemēru guļamistabas zonu. Tūlīt es parādīšu, cik stabili var nofilmēt ar šo stabilizatoru. Tiešām forša mantiņa, ņem ārā telefonu un skaties, cik ērti un cik kompakti viņu var salikt. Un tajos brīžos, kad es filmēju no rokas, es vienkārši viņu saliku šādi te, skaties, tūlīt viņu salikšu. Hops! Bet šeit viss viņš nofiksējās, ieliekās iekšā tādā mīkstā softa maisiņā un var ielikt ērti kabatā vai kur citu vai kādā somā. Noteikti būs noderīgs, ja tev jāfilmē nekustami īpašumi, telpas, pasākumi. Arī ceļojumos, ja tev likās, ka tev trīc roka, tad šis ir tieši tas, ko vajag. Es teiktu tā, ik pa brīdim noderīga. Tā kā, forši, ka skatījies, tiekamies nākamajos video. Čau!